Izdegšana patiesība vai mīts? Un kā tev šķiet, kurš īsti ir vainīgs? Vienkārši tu pats, tā ir tava nespēja pateikt, nē, pietiek. Jā, atbildība jāuzņems arī taviem līdzbiedriem, jo viņi nevar neredzēt, kas ar tevi notiek, kā pozitīvs, enerģisks, darboties spējīgs un gribošs cilvēks ir pārvērties par nīgru kartupeli. Jā, un arī tavs vadītājs, jo viņam patiesībā ir gana ērti neredzēt, ka tu esi izdedzis un izlikties, ka nekas nenotiek. Otrs jautājums, kurš pie tā ir vainīgs? Haoss un multitaskings. Pirmkārt, tev nav līdz galam skaidri tev darba pienākumi, un tu centies darīt visu vienlaicīgi un ķert vēl kaut ko papildus. Otrakārt, komanda. Jautājums, vai tev vispār ir komanda? Nevis draudzīgas baras, ar kuriem kopā ir forši, bet kuriem nerūp, kas ar tevi notiek. Treškārt, robežas. Vai tu pats esi citiem pateicis savas stingrās robežas, aiz kurām tiem nav tiesību vairs iekāpt pie tevis? Vai izdeg visi? Nē, ir tie, kas izdeg un sadeg, un labi, ja viņi vispār atmostas. Un ir klasiski izdedzinātāji, kuri vienmēr sludina, ka izdegšana nepastāv.